Ārdievas vasarai teikuši mūsu labākie windsurfinga meistari, kuri Baltijas viļņos cīnījās par Latvijas čempionāta medaļām. Par to stāsta LMT sērfošanas entuziasts Edgars Barbaks. 14. septembrī Pāvilostas pludmalē ar vēja stiprumu līdz 25 metriem sekundē tika noskaidrots čempions Rodex Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs viļņu braukšanā. Piemēroti laikapstākļi Latvijas windsurfinga čempionātam tika gaidīti jau no 1. augusta. Tikai pēc pusotra mēneša vējš sasniedza pienācīgu stiprumu un pareizu virzienu. Vakardienas vētrā tika lietoti tikai paši mazākie dēļi un mazākās buras, pārsvarā zem 4 kvadrātmetriem. Pāvilostā savas mājas pludmales priekšrocības izmantoja Borcelv komandas braucējs Krišjāns Tūtāns un nevienu nepārsteidzot izcīnīja kārtējo Latvijas čempionu titulu. Apstākļi mums kā parasti, lai izvestu kvalitīvas sacensības, mēs gaidām stabilu labu vēju un parasti mēs sagaidām vētru. Neskaroties uz to, ka sacensības tika izsludinātas tikai nedēļas vidū, cīnīties par čempionu titulu bija ieradušies visi Baltijas labākie burātāji. Edgars Barbaks, LMT.